Labdien, mani sauc Krista Vāvra, un es ļoti priecāšos jūs redzēt 15. decembrī klasē TAU. Mēs darīsim 3 svarīgas un interesantas lietas. Pirmkārt, mēs runāsim par tādu jaunu projektu, kas ir mainījis 53 skolas Latvijā. Skola no izglītības iestādes bērniem kļūst par ļoti svarīgu centru, sociālu centru visiem apkaimes iedzīvotājiem. Un šis projekts saucas Skola atver durvis. Mēs runāsim arī par modernajām tehnoloģijām, kur nu bez tām šodien. Un runāsim par to, kā interaktīvā tāfele maina mācību procesu. Un kā tas mainās, vai tas nozīmē, ka skolā vairs nav tās tradicionālās klases ar daudziem krēsliem un soliem, vai ir tikai viena tāfele un viss sēž uz paklāja. Paskatīsimies, kā tehnoloģijas maina izglītības procesu, ko tas nozīmē skolotājiem un ko tas nozīmē bērniem. Vai mācīties kļūst interesantāk? Un trešā lieta, ko mēs darīsim, mēs tiksimies ar radošām, spilgtām, veiksmīgām personībām un diskutēsim par to, kāda nozīme viņu veiksmes stāstos ir bijusi izglītībai un skolā pavadītajiem gadiem. Vai šo cilvēku pieredzi var noderēt, domājot par to, kādai jābūt izglītības sistēmai? Cik daudzi veiksmīgi stāsti sākas ar to, ka viss sākās ar to, ka man bija brīnišķīgs skolotājs, kas man ieinteresēja fizikā, ķīmijā, dziedāšanā, sportā. Un vai šī pieredze var mums palīdzēt domāt par to, kā būtu jāmodelē izglītības sistēma, lai nākotnē Latvijā būtu daudz vairāk veiksmīgu cilvēku?